Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani pirmās nedēļas lasījums. Šodien ir šīs nedēļas pēdējā darba diena, piektdiena. Klausīsimies, ko Dievs mums sacīs šodien. Nevienlīdzīgā maiņa. Jēkabs ielika sautējumā kartupeļus, lētus un burkānus. Garšīgi! Viņa brālis Ēzevs sajuta sautējumu smaržu, un viņa vēders ierūcās. Viņš visu dienu bija pavadījis medībās. Viņš bija tik noguris un tik ļoti izsalcis. Ļauj man ēst no tā sarkanā viruma, jo es esmu izsalcis, viņš lūdza savam brālim. 1. Mūzus 25:30. Bija pagājuši daudzi gadi, kopš Dievs pastāstīja Rebekai par viņas ļoti atšķirīgiem mazuļiem. Nu viņi bija kļuvuši par ļoti dažādiem jauniem vīriešiem. Jēkabs bija kluss un maigs, bet Ēsavs bija skaļš un skarbs. Jēkabs visu izplānoja, bet Ēsavs rīkojās nedomājot. Jēkabs pavadīja laiku, palīdzot mājas darbos un rūpējoties par aitām, bet Ēsavam patika doties uz kalniem, aizraujošos medību piedzīvojumos. Dievs viņus abus bija radījis, viņš mīlēja tos abus. Jēkabs pacēla acis no sautējuma katla un uzlūkoja izsalkušo brāli. Tā kā Ēsavs bija vecākais, viņam bija apsolīts kaut kas tāds, ko vēlējās Jēkabs – pirmdzimtības tiesības. Pirmdzimtības tiesības nozīmēja, ka Ēsavs kļūs par Dieva ieceltu vadītāju viņa ģimenē. Kādu dienu viņam tiks piešķirta lielākā daļa ģimenes zemes un mantas. Jēkabs ļoti gribēja Ēsavu pirmdzimtību. Tā vietā un dot brālim sautējumu, Jēkabs ierosināja viltīgu maiņu. Jēkabs atbildēja: pārdod man pa priekšu savu pirmdzimtību. 1. Mūzus 25:31. Pirmdzimtības tiesības pret sautējuma bļodu? Ko Ēsavs darīs? Izlasīsim. 1. Mūzus 25:32:33. Un Ēsavs sacīja: man tā kā tā jāmirst, ko man tur līdz pirmdzimtība? Un Jēkabs sacīja: zvēri man pa priekšu. Tad viņš zvērēja un pārdeva Jēkabam savu pirmdzimtību. Neko neapdomājot un nevērtējot savas pirmdzimtības tiesības, Ēsavs apsolīja, ka tās piederēs Jēkabam. Mani interesē. Kā tu domā, vai Jēkabs parādīja laipnību? Ko viņam vajadzēja darīt? Kā tu domā, vai Ēsavs rīkojās pareizi? Kāpēc jā vai kāpēc nē? Dziedāsim kopā atmiņas pantu Psalmi 31:22. Ticu, ka šodien tu jau zini to no galvas. Slavēts lai ir tas kungs, ka viņš
viņš mani tik brīnišķīgs žēlojies, kā stipra pilsētā. Psalmi 31, 22. Slavēts lai ir tas kungs, kā viņš mani tik brīnišķīgs žēlojies, kā stipra pilsētā. Psalmi 31, 22. Šodien, kad norietēs saule, sākas visīpašākā nedēļas diena – sabats. Neaizmirsti, ka tavā grāmatiņā ir īpašs sabata stāsts par kādu kasti, kas nesa daudz prieka. Tiekamies ar tevi nākamnedēļ, bet tagad vēl kopā pielūgsim Dievu. Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs, lūdzu palīdz man uzlūkot citus ar tavām acīm, parādīt laipnību, pat ja tas ir grūti. Palīdz saskatīt labo katrā cilvēkā, palīdz man būt paklausīgam un izpalīdzīgam. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen.